Tā Eiropa dažreiz ir tuvāk nekā mums šķiet. Ja Liepāja ar lidmašīnu ir 45 minūtes, tad Gdaņska Polijā stundu un 20 minūtes. Ar Air Baltica esam atlidojuši uz Gdaņsku, Polijas lielāko ostu, lai paskatītos, kā šeit cilvēki dzīvo un ko mums šeit ir interesanti ieraudzīt. It kā skaidrs, kur ir, tur rodas. Kur cilvēki veido ostas, tur ostās plauksta tirzniecība un satiekas cilvēki no visas pasaules. Jo holandieši sudrabu vērta zeltā, tad Gdaņska bija kā Ziemeļu Bābele, kur saticēja visi Ziemeļa Eiropas labumi. No vienas puses vācieši un holandieši, no otras zviedri, no trešās Krievija un Austrumeiropas tautas. Zelta krustceles, kurām bija jāmāk noturēt savu neatkarību. Savā ziņā lielākās Eiropas ostas pilsētas, tādas kā Amsterdama un Gdaņska, vienotrai ļoti līdzīgas. To arhitektūru mēs paskatīsimies nedaudz vēlāk. Šobrīd galvenais objekts, lūk, šis te melnais koka tornis. Ziniet, ko ar to sanāk darīja? Kuģus lādēja ārā. Jo ne jau visi maisi bija tādi, ko viens vai divi cilvēki varēja aizstiept. Ar šādu ceļamkrānu no augšas varēja izcelt dažādu lielumu pakas no dažāda lieluma kuģiem. Neaizvietojama ierīce. Varenākā ostas pilsētu savienība šajos platuma grādos savulaik bija Hanza. Laikos, kad Eiropas mežos slēpās mēris, laupītāji, meža kuļi, nebija efektīvāka transporta par jūru un kuģiem. Pārvadājot preces ar tiem, risks kravu zaudēt tirgotājiem bija vismazākais. Un ostas zēle. Šī ir tipiska Hanzas pilsētas iela. Tāpatās kā Rīga vai Limbaži, arī Gdaņska ir Hanzas pilsēta. Iespējams pat tipiskāk nekā mūsējās. Lūk, kādas ir tās pazīmes. Bruģis zem kājām, pēc tam Hanzas pilsētām ļoti raksturīgā apbūve. Un tad vēl šeit, Vidus Eiropā, Hanzas pilsētām ir ļoti būtiski tie priekšnamiņi. Tie esot būvēti tāpēc, lai pagrabi atrastos augstāk par ūdens līmeni. Un šīs te ūdens notekošās trūbas, kuras izveidotas dažādu dzīvnieku formā, tad tās ir tās, kas raksturīgas Hanzai. Katrai bagātajai ģimenei piederēja viens nams. Nodevas bija jāmaksā par fasādes platumu ielas pusē, tāpēc bieži mājas tika būvētas šauras un garas kā desas. Gdaņska muģ no turistiem. Daudz dzird vācu mēli. Kā nekā vēsturiski te bijusi gan Prūšu valsts, gan vācu pilsēta Danciga. Visas šīs celtnes nedaudz atgādina veco Rīgu, vai ne? Ir tikai viena maza atšķirība. Ja vecajā Rīgā dominē biznes, šeit visi dzīvo. Biznes uz citām ielām atrodas. Tagad laiks atspirdzināties. Nu ir taču pasaulē arī alus turisti. Ejam parunāties par Gdaņskas alu. Oriģinālo. Hello, my name is Maris. Hello, Mateusz. You are pivovar? Jestem tak, tutaj piwovarem. Esmu Aldaris, šeit, Gdaņskas salas darītavā. Mēs atrodamies 18. gadsimta noliktavā. Šeit var redzēt oriģinālās sijas līdz pat 4. stāvam. Noliktava tika uzbūvēta, lai glabātu iesalu alus darināšanai, jo Gdaņska bija slavena ar savu alu. Ziemeļpolija bija kā alus darināšanas mekka. Šobrīd šī ir vienīgā mazā alus darītava Polijā, kuras produkcija nav atrodama veikalos. To var nobaudīt tikai šeit. Czyli mały browar mikrorestauracyjny. Tutaj ważymy piwo. Jesteśmy jedynym w Polsce północnym mini browarem niekomercyjnym, gdzie ważymy swoje piwo. Dzīvais alus vienmēr ir maigāks un aromātiskāks par filtrēto. Jūtama plaša buķete un putes, uz kurām var naudu uzlikt. Więc u nas w Polsce najbardziej popularne są piwa jasne, tak zwane lagery. Polijā populārs ir gaišais alus, jeb tā saucamais lager. Salīdzināšanai, vācieši dzer tumšo alu, mums pārsvarā ir gaišais alus, tāpēc uz to arī tā vairāk koncentrējamies. Bet mūsu restorānā varam 3 veidu alu – gaišo, tumšo un kviešu alu. Visus no dabīgām sastāvdaļām. Więc my promujemy cały asortyment naszego piwowarstwa. Meistars ieteica tumšo alu pamēģināt. Un ir cilvēki, kuri brauc skatīties vēsturiskas lietas,
ir cilvēki, kur brauc meklēt reliģiskas vietas, un ir cilvēki, kur brauc nogaršot alu. Šis ir Gdaņskas ģērbonis, un tas ir Gdaņskas vietējais alus. Tradycja piwa w Gdańsku to jest ponad... Alus tradīcijai Polijā ir vairāk kā 500 gadi. Toreiz mums bija 150 tādu mazo alus darītavu. Šobrīd mūsu paliek aizvien mazāk. Alus jau pievelk, bet esam taču ostas pilsētā. Vienos no piestātnes attiet kuģis, uz kuru noteikti gribu paspēt. Tūlīt mēs metīsimies galvu reibinošā atrakcijā, kas tiek domāta visiem pilsētas viesiem. Tas kuģis saucās Lauva, bet tas, ko es gribu jums pastāstīt, redzēt, to ģērboni aizmugurē. 1, 2 krusti. Tie bija Gdaņskas senie simboli. Tas ir viņas ģērbonis. Un pēc tam, kad Gdaņska lūdza karaļa palīdzību, tad radās tas kronīts. Bet tas esot jau pēc 1560. gada. Rektajos vārtos tur joprojām ir 2 krusti. Un skaidrs, ka Eiropas turisti grib braukt vismaz ar pirātu kuģi. Pa ceļam pretim brauc melnā pērle, bet mūsu kuģim uz metāla karkasa var izlasīt māza zīmīte. Būvēts Gdaņskas kuģu būvētavā. Gdaņskas kuģu būvētavā senos laikos gadā uzbūvēja apmēram 36–39 kuģus. Bet Gdaņskas kuģu būvētava slavena palika ar to, ka tur pa elektriķi strādāja Leks Valense. Par Lehu Valensu vēlāk, bet šobrīd kuģu būvētava ir beigusies, toties kuģu atjaunošanas bizness turpinās un turpinās ļoti sekmīgi. Tālāk braucot, var redzēt milzīgās bijušās kuģu būvētavas varenību. Tad redzami arī uz Zviedriju kursējošie prāmi no atsevišķas piestātnes, bet vēl tur tālāk kalna galā slēdz dīvains monuments – betona stabs. Katrai lietai, labai vai sliktai, kādreiz ir jāsākās. Un 1939. gada 1. septembrī šeit, Vesterplatē, norībēja pirmais šāviens un sākās Otrais pasaules karš. Wieczna przyjaźń, wieczna zgoda, wieczne zadośćuczynienie. Wieczna wdzięczność dla naroda, który przyznał nam cierpienie. Gdaņska šādai nodevīgai lietai bijusi ļoti izdevīga vieta. Vispirms jau tā baudījusi brīvpilsētas statusu, turklāt tās pārvaldē bijuši savēlēti daudz Hitlera partijas biedri. Šobrīd Gdaņskā top pasaulē lielākais Otrā pasaules kara muzejs, bet karš pilsētu skāris skaudri. 90% pilsētas drupās. Mūsu Liepājai ir 2 vārdi – Libau, Cēsim, Venden. Arī Gdaņskai bija 2 vārdi. Danciga, tā saucās vāciski. Un tādā brīdī, kad 2. pasaules karā Danciga atteicās padoties, padomju karaspēks kārtīgi to nobumboja. Pēc tam pilsēta burtiski visa tika atbūvēta atpakaļ. Un šeit var redzēt tās drupas, kuras joprojām neatjaunotas, tās ir vecās graudu noliktavas, tās drupas joprojām stāv tādas, kā pēc 2. pasaules kara palika. Pēc kara 90% no vietējiem iedzīvotājiem visus vāciešus aizsūtīja atpakaļ uz Vāciju. To vietā atbrauca lietuvieši, baltkrievi un ukrāņi, kas tagad te arī dzīvo, jau pārvērtušies pa poļiem, un jau pilsēta ir gandrīz atbūvēta tāda, kāda tā bija. Vienīgi atbūvējot visus vācu vaipstus arhitektūrā izdzēsa, to vietā palika vietējie poļu un holandiešu stili. Acīm redzot, dzīvojot pilsētā, visā pasaulē cilvēkiem laiku pa laikam gribas izgāzt pa dubļiem. Un te mēs atradām Gdaņskā krutāko džipu. Tā marka T34 un zemes uz kāpurķēdēm liecina, ka vēl nesen ir gāsts apkārt kārtīgajā offroadā. Man, ieraugot to balto erglīti uz tanka torņa, uzreiz sirds ietrīcējās. Atcerieties to seriālu 4 tankisti un suns. Tum-tudum, tum-tum-tum. Deszcze niespokojne. Polija tās galīgi nav tikai pilsētas. Tas jau bija redzams, lidojot pāri pa lidmašīnas logu. Tātad ārā, prom no pilsētas. Ja cilvēks atceļo līdz Gdaņskai, ir obligāti jāpabrauc un jāapskatās Kašubu valstība. Visi lauki, kas atrodas apkārt ostas pilsētai, ir atsevišķa republika. Mēs braucam
pie Kašubu priekšnieka uzņēmēja. Katram reģionam ir savi godavīri. Šobrīd mēs esam atbraukuši stundas brauciena attālumā no Gdaņskas pie Kažubiem, un te ir vairāki pasaules rekordi. Piemēram, šis te galds 2002. gadā bija pasaules garākais galds. Tā ir milzīga priede, nogāsta un sazāģēta uz pusēm. Un pans Daniels, kurš te saimnieko, darbojās guļbūvju jomā. Līdz ar to viņam šī te joma no sveša, un viņš uztaisa pasaules garāko galdu. Tad viņam vēl te ir pasaules lielākās klavieres un māja, kur stāv uz jumta. Tos arī apskatīsimies. Uzņēmējs, kuram pieder koka māja ražotne, nolēmis savā dzimtajā novadā izveidot atrakciju parku, kas piesaistīs turistus. Tajā aplūkojam gan pāris Ginesa rekordgrāmatā reģistrēti izstrādājumi, gan arī atrakciju parkam raksturīgie brīnumi. Es nezinu, vai te var staigāt tad, ja tu neesi skaidrā. Šobrīd man pašam galva reibst. Acīm redzot, tas, kas dod signāls, ir zemapziņa, jo kaut kas nav kārtībā. Mājai grīdi ir tur, es staigāju pa griestiem, bet tie griesti ir šķībi. Pasaulē pirmā šķībā māja tika radīta šī parkā. Iespaidi jocīgi. Tūlīt būs vēl jocīgāk, nāks iekšā 25 mazi bērniņi. Māja ir unikāla, jo tas ir iepriekšējā laikmeta simbols, atvadīšanās no komunistiskā laikmeta. Šī māja ir ko vadis homo sapiens, jeb kur tu ej cilvēku. Iekšā ir izstāde Glābjam pasauli, kur var redzēt pasaules nelaimes un katastrofas, bet ekspozīcijas beigās pašā augšā ir mūsu dižākais tautietis, Jānis Pāvils II, kurš skatās caur pirkstiem gluži kā caur brillēm un rāda mums, ka pasaule var būt labāka, bet mēs paši to veidojam. Šādai mājai vajadzētu būt katrā galvaspilsētā, lai pasaules valdnieki mācītos strādāt cilvēku labā, lai viņu galvās lietas un notikumi nebūtu kājām gaisā. Atrakciju parks, kurā atrodamas arī barakas. Pa sliedēm trauc izsūtīto sastāvus, nepatīkamas un sāpīgas atmiņas. Niektórzy złośliwi mówią, że jest to Disneyland. Daži ļauni mēļo, ka te ir Disneylanda. Es smejos un saku, jā, tiešām, te ir Disneylanda. Taču atšķirība tāda, ka te ir arī vēsture. Caur izklaidi mācāmies vēsturi, un kultūra šeit ir ļoti bagāta. Un tagad uz dažām minūtēm kļūsim par gastronomiskajiem turistiem. Kašubiem ir gan sava valoda, gan raksturīga virtuve. Poļiem ir divas labas zupas. Žurek un fļaki. Un kaut arī fļaki it kā tiek taisīta no govs kuņģa, tā ir brīnišķīga zupa. Ticiet man. Zupas recepte nav nemaz tik sena. Es domāju, tā eksistē kādus 50, varbūt 80 gadus. Kādam ienāca prātā, ka no govs kuņģa var kaut ko uztaisīt. Taču vienmēr, kad tiek nogalināts dzīvnieks, ir tikuši izmantot visi iekšējie orgāni. Šo zupu piedāvā ne tikai Kašubos. Tā ir īpaši laba nākamajā rītā, pēc ballītes, kad gribās kaut ko asāku. Pāns Henriks Stamkevičs piekrita iepazīstināt ar Kašubu recepti – karbonāde nacionālajā gaumē. Klausieties! Pieliekam saltētus kāpostus ar sēnēm. Tas būs pildījums karbonādei. Liekam tā bagātīgi. Protams, es pielieku arī sāli un piparus, tos var likt diezgan daudz. Un ietinam šādā veidā. Apviļājam miltos, olā, rīvmaizē un liekam uz lēnas uguns uz 15 līdz 20 minūtēm. Beigās karbonādu pārgriežam uz pusēm, pievienojam garnīru, kartupeļus, salātus un malti ir gatava. Kažubu kotleti. Visas sastāvdaļas pašu zemē izaudzētas, pašu spēkiem sagatavotas. Nacionālā virtuve. Poļi ir cilvēki, kur ikdienā paļaujas uz Dievu. Arī viņiem vēsture darījusi pāri tāpat kā mums. Dzīve turpinās. Dzimst bērni, cilvēki bauda darba un brīvības augļus, tautas tikums un darba griba ļāvusi Polijai neiekļūt dišķibelēs un rakstīt savu vārdu nesenajā pasaules vēsturē. Tas sākās Gdaņskas milzīgajā kuģu būvētavā. Pukam do nieba brām. Puk,
mēs stāvam apdevi ar kaķīti pie leģendāriem vārtiem. Ar šiem vārtiem laikam saistās jaunāko laiku pazīstamākās Eiropas vēstures lapspuses. Tas bija 1970. gads, kad pirmo reizi pēc strādnieku protestiem Gdaņskas kuģu rūpnīcā tika apšauti strādnieki. Apšauti pa ceļam, pa šiem vārtiem. Un tāpēc strādnieki saprata, ka protestus būvēt vajag savādāk. Citādi pa ceļam no mājām uz šo vietu tu vienkārši var paņemt pie dziesmas. 80. gadā atkal sākās kārtējais streiks, un viens no streika organizētājiem bija bijušais elektriķis, kurš jau bija atlaists no darba vārdā Leks Valence. Leks Valence pārlec pār žogu un nokļuva pie cilvēkiem un ierosināja, ka šodien mēs taisam streiku, un streika īpatnība būs tāda, ka mēs neiesim ārā no kuģu būvētavas, kamēr nedabūsim dialogu ar šīs puses varenajiem. Tolaik tas bija komunistu režīms. 2 nedēļas viņi streikoja, pēc 2 nedēļām sākās sarunas. Un tā bija pirmā reize visā komunistiskajā blokā, kad strādnieki apvienojās arotbiedrībās un sēdās pie apaļā galda ar varu. No šīta dialoga starp strādniekiem un varu tādēļ atvesinājās mūsu tautas frontes kustība, visa glasnes un viss, kas sekoja pēc tam. Turpinājums bija arī 1989. gads, kad Polijā vēlēja prezidentu. Un vēlēšanas bija pirmo reizi brīvas. Un, protams, ka pa prezidentu 90. gadā iecēla pašu Lehu Valencu. Viņš joprojām dzīvo Gdaņskā, un šī ir vēsturiska vieta. Vēsturiska ar to, ka šeit tika panākti gudri lēmumi, kas neveda pie mirušiem cilvēkiem, un vēl viņa leģendāra ar to, ka komunisti piekāpās strādniekiem. Kur kuģi, tur jūrnieki. Kur jūrnieki, tur jūra. Tāda pati kā mums Baltijas jūra. Rīgai kurortpilsēta ir Jūrmala. Gdaņskai Sopota. Tā pati Baltijas jūra. Šobrīd pārāk silti nav. Meitenes peldās tikai līdz pusei. Bet Sopota ir slavena ar saviem dziesmu festivāliem, kurā savulaik Nora Bumbiera un Viktors Lapčenoks vinnēja Sopotas dziesmu festivālu. Jūrmalā ir dzintari, vai ne? Bet Sopotā ir garākais Eiropas koka mols – 514 metri. Garāka Eiropā nav. Tāpat viesiem tiek piedāvāts masveidā atgūt veselību. Šīs tradīcijas Sopotā savulaik esot iedibinājis Napoleona personīgais ārsts. Tagad to ārstu var sastapt parkā sēžot. Nu, protams, bronzā izlietu. Katrā kurortā ir sava galvenā iela. Sopotā to saucās Montekazino Varoņu iela. Jūrmalā tā būtu Jomas iela. Nu, paskatieties paši, ir atšķirības vai nav? Weronike Małgorzaty i Irenę przede mną podrywałeś tym systemem. Poļi dzīves priecīga tauta. Ja māk strādāt, māk arī atpūsties. Nu, kaut vai nesēžot mājās, vērojot TV, bet ejot laukā uz ielām. Uz citiem paskatīties, pārunāties un arī sevi parādīt. Čaklās rokas. Lietas, kuras citiem met miskastē un aizmirst par viņām, kāds izvelk, noskaņo un pēc tam uztaisa par mākslu. Skaties un brīnies! Šoruden Sopotas mūzikas tradīcijas ir atsāktas pilnībā. Rudenī koncerti jau notiek pamatīgi atjaunotajā lielajā meža estrādē, un nu tiek solīta intensīva lielkoncertu un festivālu palete nākamajam gadam. Staigā pa kurortpilsētas ielām, un visur rakstīts Amber, Amber. Šeit arī dzintars krastā nāk. Ejam paskatīties, kā viņi to gatava dabūna pārdošanai. Zināt, ko poliski nozīmē buršteņi? Tas ir dzintars. Šajā darbnīcā darba rūķi katru dienu slīd